Jā, pat ir nācies dzirdēt, ka ļoti neapmierinātus īrnieku stāstus par to, ka nebrīdinot izīrētājs ierodās, pārbauda. Varbūt pārmazgā traukus, varbūt pārvāru zupu, es nezinu, bet katrā ziņā tas ir ļoti nepatīkami. Es pats savā pieredzē esmu mukusi prom no īres dzīvokļa, tikai tāpēc vien, kad pie manis sāk ierasties dzīvokļa īpašniece, nesot ārkārtīgi tādas garas 2 metru augstas sarkanas rozes, respektīvi viņi redzēja manī potenciālo līgavu priekš savu dēla. Labdien! Mani sauc Jana Svirīdova, un es esmu nekustamā īpašumā nozares pārstāve jau gandrīz 20 gadus, no kuriem pēdējos 10 gadus es kopā ar savu vīru vadu nekustamā īpašumā uzņēmumu, kurš nodarbojas ar investīcijām un ar nekustamā īpašumā pārvaldīšanu. Un mūsu uzņēmums uz doto mirklī pārvalda vairāk nekā 20 miljonu vērtu nekustamā īpašumā portfeli. Un, tā kā mūsu darbības sfēra ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana, tad šodien podkāstā ietvaros mēs vēlētos tagad pieķerties tādam ļoti nopietnam jautājumam, kam būtu jāpievērš uzmanība īrējot un izīrējot nekustamo īpašumu, jo ikdienā mēs saskaramies ar to, ka cilvēki nav informēti par daudzām elementārām lietām, un tāpēc šī podkāsta ietvaros mēs pieķersimies kā reiz šiem jautājumiem. Bet šodien es neesmu viena. Šodien ar mani kopā ir arī man dārgā kolēģi Inga Upmale. Jā, šis nav pirmais podkāsts, kuru es ierakstu ar viņu. Un Inga ir arī nekustamā īpašuma nozares pārstāve jau gandrīz aptuveni 20 gadus, jo es vēl pirms mūsu sarunas mēģināju atrast kaut kādus dokumentārus pierādījumus tam, cik ilgi tad mēs esam pazīstamas, bet tie aptuveni ir 20 gadi. Ja man ir 20 gadi, tu atnāc laikam strādāt apmēram pusgadu vēlāk nekā es. Un Inga principā 20 gandrīz gadu strādā tieši ar nekustamā īpašuma izīrēšanu un iznomāšanu, līdz ar to tā viņas pieredze ir patiesībā ļoti vērtīga un neatsverama. Bet, ja mēs paturpinām to stāstu par mūsu iepazīšanos, tad es ļoti labi atceros, ka es pirmos gadus uz tevi skatījos ļoti aizdomīgi, jo man likās tik ārkārtīgi tāda ieturēta, tāda mierīga, tāda diplomātiska, bet tās mūsu darba attiecības ir pāraugušas jau par tādām draudzīgām attiecībām, un principā pēdējos gadus mēs pat ļoti daudzos atpūtas braucienos jau braucam kopā, un tas viedoklis par Ingu ir ļoti stipri mainījies, jo aiz tā diplomātiskuma un mierīguma patiesībā ir cilvēks, ar kuru, manuprāt, var iet izlūkos. Un Inga ir arī patiesībā lielisks izklaidētājs. Un es domāju, ka ja mēs sāktu vest ļoti aktīvus savus sociālos tīklus, es domāju, mēs varētu kļūt ļoti ātri populārs. Vienīgais tad mūs šajā sfērā vairs neuztver droši vien nopietni, vai ne? Jā, bet katrā no mums ir kāds mazs bērns, līdz ar to tas man šķiet ir visam normāli. Jā, bet turpināsim tad par to nekustamo īpašumu. Un pirms mēs ķeramies klāt visiem tiem jautājumiem, es vēlētos jūs patiesībā apgaismot, teiksim tā, ar ko tad atšķirās nekustamā īpašuma apsaimniekošana no pārvaldīšanas. Nekustamā īpašumā apsaimniekošana tas ir pakalpojums, kuru veids kāda juridiska persona, un pieņemsim, ir daudzdzīvokļu ēka, un šis te uzņēmums nodrošina daudzdzīvokļu ēku ar visiem komunālajiem pakalpojumiem, ar tīrību, ar izrakstītiem rēķiniem un tā tālāk. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana, ar ko nodarbojas arī mūsu uzņēmums, ļoti kardināli atšķirās no apsaimniekošanas. Jo pārvaldīšana tas nozīmē, ka mēs kā juridiska persona uz pilnvaras pamata pārstāvam īpašuma īpašnieku visos jautājumos ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā arī ar apsaimniekotājiem. Tāpat arī mūsu komunikācija bieži vien notiek ar dažādām valsts institūcijām. Un, mēs noteikti arī pieliekam visas savas pūles un zināšanas, lai īpašums, ja viņš ir izīrēts,
gūtu maksimālus finansiālus ieguvumus, respektīvi, lai tas ienesīgums būtu maksimāli augsts. Tā tad ir tā pārvaldīšana. Un tā kā tā mūsu darbības sfēra ir tieši ar pārvaldīšanu, tad jā, mēs ikdienā arī risinām tādus jautājumus kā nekustamā īpašumā izīrēšana, iznomāšana, un tas, ko mēs redzam, cilvēki ļoti bieži ir tādi, es nevaru teikt, ka viņi nebūtu informēti, viņi vienkārši nezina daudz dažādas tādas elementāras lietas, un tāpēc mēs šodien šiem te visiem jautājumiem pieķersimies klāt. Un es domāju, ka patiesībā to pirmo lietu, ko Inga varētu mums izskaidrot, ar ko tad atšķirās nekustamā īpašuma īres līgums no nomas līguma, jo tas, ko mēs redzam, cilvēki šo te vienkāršo starpību bieži vien neizprot un nesaprot. Jā, nu tātad īres līgums mēs slēdzam par dzīvojamām telpām, vai tā ir māja vai dzīvoklis, iespējams pat var slēgt īres līgumu par istabu, bet nomas līgumu mēs slēdzam par komercplatībām. Te var būt biroji, angāri, restorāna telpas un dažādi citas nedzīvojamās telpas. Un tātad un šeit bez telpu lietošanas tiesībām nomnieks arī iegūst tiesības gūt peļņu, izmantojot šīs telpas. Līdz ar to tā būtu varbūt tā būtiskākā atšķirība starp īres un nomas līgumu. Nu jā, protams, ka uz visiem īres likums attiecās viens, bet tomēr slēdzot līgumu šeit tiek ievērot šis te princips, ka uz komercplatībām tiek slēgts nomas līgums un uz dzīvojamām platībām īres līgums. Un tas ir arī principā tas minimums, kas jums būtu jāzina. Es domāju, ka mēs tur neiesim iekšā ļoti daudzās niansēs, detaļās, jo par to jau varētu ierakstīt patiesībā atsevišķu podcastu. Bet, ja mēs runājam arī par šiem te pašiem īres līgumiem un nomas līgumiem, kas tad ir tas pats tie galvenie punkti, kuriem būtu jābūt līgumā? Jā, runāsim. Jā, tad varbūt par īres līgumiem. Tātad es vēlētos uzsvērt, ka īres līgums ir jāslēdz obligāti, jo pirmām kārtām ir divi galvenie aspekti. Pirmkārt, tas ir vienīgais telpu lietošanas pamats ir īres līgums. Un otrām kārtām jums vēlāk, un es vēlētu uzsvērt, ka rakstisks īres līgums, nevis mutisks īres līgums. Un otrām kārtām, attiecīgi, jūs šo līgumu vēlāk reģistrējat valsts ieņēmumu dienestā un maksājat nodokļus. Jā, es šeit varētu patiesībā pavisam nedaudz papildināt, ka cilvēki bieži vien nezina, ka izīrējot nekustamo īpašumu ir iespējams reģistrēt valsts ieņēmumu dienestā īres līgumu uz fiksēto nodokļu likmi 10%. Protams, ka jūs nevarēsiet neko no saviem izdevumiem norakstīt, izņemot nekustamā īpašuma nodokli, bet manā ieskatā tas ir tāds ļoti viegls veids, kā visu legalizēt. Man liekas, arī 10% tas ir... Tas ir motivējošs. Tā ir ļoti tāda pieņemama procentu likme, pie kuras mēs visiem iesakām tomēr nodarboties ar godīgu nodokļu maksāšanu, nevis ar izvairīšanu. Ja mēs runājam par galvenajiem punktiem, ka būtu jābūt īres līgumā, tātad līgumslēdzēju dati, tātad adrese, platība, telpu raksturojums. Tad ir jābūt norādītam līguma termiņam. Līgums nevar būt bez termiņa. Attiecīgi, beidzoties termiņam, abas puses, īrnieks un izīrētājs, var vienoties par apusēji pieņemamu jaunu termiņu un, attiecīgi, arī nosacījumiem, ja kaut kas tiek mainīti, bet termiņam obligāti ir jābūt. Jā. Un es arī ieteiktu neuzskatīt par pašsaprotamu, ka līgums ir kādreiz parakstīts, un ja īrnieks pēc šī termiņa turpina dzīvot, ka tas līgums ir tā kā spēkā. Jā, protams, viņš ir spēkā, bet tur uzreiz jau ieslēdzās tāda, ka negluži beztermiņa līgums, bet katrā gadījumā tas jums var radīt daudz nevajadzīgas problēmas. Tāpēc labāk ir parakstīt vienošanos par jaunu līgumā termiņu. Tātad, nākošie punkti, tad īres maksas apmērs un maksāšanas kārtība, kā arī papildu maksājumi, kas ir komunālie maksājumi, arī maksāšanas kārtība. Šeit es vēlētos uzsvērt, ka mēs neiesakam iekļaut komunālos maksājumus īres maksā, jo bieži vien vairāk ne tik daudz izīrētājs kā īrnieks jautā par šādu iespēju.
Te Jāna varbūt pastāstīt, kāpēc. Nu, šeit ir divi momenti. Pirmām kārtām, ja tiek komunālie pakalpojumi iekļauti īres maksā, tad jums ir jārēķinās arī ar to, ka jūs šos 10% maksāsiet arī no komunāla pakalpojuma saņemtās maksas. Tā ir tāda viena lieta. Otra lieta, tas, ar ko mēs ļoti bieži saskaramies, īrnieki šādos gadījumos, kad ir viena kopēja summa, kurā ir īres maksa un komunālajā, respektīvi tā fiksētā summa. Īrnieki šajos gadījumos ļoti izšķērdīgi lieto pilnīgi visus komunālos pakalpojumus, sākot ar elektrību, beidzot ar ūdeni, un ir bijuši pat arī gadījumi, ka īpašniekam nākās vēl piemaksāt par to, ka īrnieks dzīvo šajā dzīvoklī tikai tāpēc vien, ka viņam likās, ka viena fiksēta summa tas būs ērtāk priekš visām pusēm. Protams, ka arī mums ir kaut kādi izņēmumu gadījumi, pieņemsim ar Erasmus studentiem, kuri atbrauc šeit uz Latviju uz dažiem mēnešiem. Viņiem dažos objektos tiek piedāvāta tieši tāda fiksēta summa, kurā ir gan īres maksa, gan komunālie pakalpojumi, jo pirmām kārtām tie parasti ir studenti, 20+ gadi, kuri bieži vien pat nemaz vēl nav iemācījušies. Viņi pat īres maksu reizēm neprot pārskaitīt, maksā mamma un tētis, un pa komunāliem tas viņiem vispār liekas kaut kāda neiespējamā misija, līdz ar to tā ir vienkāršāk, gan mums, gan viņiem. Protams, ka tur tā summa attiecībā uz komunālajiem pakalpojumiem tiek nedaudz paaugstināta, lai tiktu sekti kaut kādi riski, bet studenti arī nav tie, kas sēž caurām dienām mājās vai vannā, un līdz ar to tur tāds mazāks risks ir. Un viņam arī parasti atbrauc tikai un vienīgi uz pusgadu, uz dažiem mēnešiem, reti uz gadu, līdz ar to tur tie riski ir mazāki. Jā, par nākošajiem punktiem, ko es vēlētos pieminēt, depozīta maksas apmērs. Visbiežāk slēdzot īres līgumus, tiek praktizēts 1 mēneša īres maksas apmērs. Telpu īres likums nosaka, ka tas nedrīkst pārsniegt 2 mēnešu īres maksas apmēru. Bet prakse rāda, ka reizēm ekskluzīvu dzīvokļu gadījumos tomēr tiek prasīts lielāks depozīta apmērs, bet tas jau ir attiecīgi ar abu pušu vienošanos. Jo tā situācija ir tāda, ka, ja dzīvoklī tiek veikti kaut nopietni bojājumi, 1 mēneša drošības maksa, diemžēl, nenosēdz, pat 2, un iespējams varbūt pat 3 varētu arī nenosegt. Šeit es vēl arī varu papildināt to, ka patiesībā jau mums Latvijā ekskluzīvais īpašums, tieši, ja mēs runājam par īres maksām, tās cenas ir tik zemas, ka tas depozīts 1 vai 2 mēnešu īres maksas apmērā, tās summas nav tik milzīgas, lai bieži vien nosegt visus tos zaudējumus, kurus ir radījis īrnieks, vai arī pieņemsim viņu mājdzīvnieks. Tāpēc tas ir likuma sakarīgi, ka tiek pieprasītas daudz lielākā apmērā depozīti. Un papildinot vēl tēmu par drošības maksu, gribētu uzsvērt to, ka drošības maksa nekādā gadījumā nav īres maksa pa pēdējo mēnesi. Drošības maksa ir garants par saistību izpildi, respektīvi, no drošības maksas mēs varam ieturēt nesamaksātos komunālos maksājumus, kā arī zaudējumus, kas nodarīti dzīvoklim. Un gadījumā, ja tas tiek novirzīts kā īres maksa pēdējo mēnesi, tad vēlāk drošības naudas vairs nav, ko ieturēt gadījumos, jo pie dzīvokļa atbrīvošanas tiek konstatēti šādi bojājumi. Protams, ja īrnieki ir adekvātas attiecības, tad īrnieks noteikti noseks šo zaudējumus, bet gadās visādi. Tā mūsu pieredze jau arī rāda to, ka tad, ja depozīts tiek novirzīts uz pēdējo īres maksu, tad nedod Dievs, vēl arī ārzemnieks ir īrnieks un viņš aizbrauc prom, sadzīt viņu rokās ir gandrīz vairs neiespējami. Un tad sanāk tā, ka īres maksu īpašnieks par pēdējo mēnesi ir saņēmis, bet jautājums vienmēr būs, kurš apmaksās komunālos pakalpojumus par pēdējo mēnesi. Tāpēc mēs iesakām tomēr depozītu atmaksāt tikai tad, kad pilnīgi visas līguma saistības ir izpildītas.
Jā, tālāk vēl viens punkts, ko mēs ieteiktu praktizēt pie līguma slēgšanas, ir pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana. Gan ievākšanās brīdī, gan izvākšanās brīdī, lai izvairītos no jebkādām domstarpībām. Un vēl vēlētos piebilst, ka būtu nepieciešams pievienot fotofiksācijas. Galvenais, lai fotogrāfijas ir jaunas, aktuālas, tieši kādas tajā brīdī atradās dzīvoklis. Jā, cilvēkiem bieži vien liekas, ka var noslēgt tikai un vienīgi īres līgumu, un ar to arī principā ir pietiekami. Nē, ar to nav pietiekami, tāpēc, ka aktā tiek fiksēts ne tikai dzīvokļa stāvoklis, bet arī tāda svarīga lieta, kā visi skaitītāji rādījumi. Un, ja nav šis te akts, tad principā neesiet pārsteigti par to, ka no jums tiek pieprasīt daudz lielāku summu, pieņemsim, par ūdenī, vai par elektrību, vai par kaut kādiem gāzi vēl, kas ir skaitītājiem, principā. Tā kā, aktam ir jābūt tīri arī, teiksim tā, es teiktu, ka šeit vairāk ieinteresētam būtu jābūt pašam īrniekam, lai būtu tas akts, jo tādā veidā tiek aizsargātas tā kā viņu intereses, bet arī akts kā tāds ir kā dokuments, kurš pasargās abas divas puses no kaut kādām iespējamām konflikta situācijām. Jā, un šajā gadījumā mēs bieži, protams, saskaramies ar tā saucamo dabīgo nolietojumu un nodilumu, kas ir jebkurā īres līgumā minēts kā normāls process, nolietojuma process. Un šis akts arī iespējams dod lielāku skaidrību par to, kāds ir dzīvoklis bijis pirms un pēc, jo redzēt, tas dabīgais nolietojums un nodilums nekur nav nelikumiski atrunāts, un to ir, katrs var interpretēt pēc sava prāta, līdz ar to tas ir tāds strīdus avots potenciāli. Jā, es domāju, ka drīzāk abām pusēm pirms tiek izīrēts īpašums vai iznomāts būtu tā kā jāvienojās, jāatrunā par to, kas tad ir tas dabiskais nolietojums, jo likums it kā nosaka dabiskais nolietojums, tie ir 15% gadā, bet ja mēs izējām no šādas matemātikas, tad sanāk, ka pēc 7 gadiem principā dzīvoklis ir norakstāms un ir jātais nevis kosmētiskais remonts, bet ir jau jātais kapitālais remonts. Un, ja mēs iziesim no šādas matemātikas, tad principā īres maksai būtu jābūt vismaz 4 līdz 5 reizēm augstākai. Bet, tas ir diezgan nereāli. Jā, tas ir nereāli, jā. Bet jebkurā gadījumā salauztas mēbeles, tas nav dabiskais nolietojums, jā? Vai arī sagraustas mēbeles, kuras sagrauž bieži vien dzīvnieki, pat arī mazī dzīvnieki, kāmīši pieņemsim. Tāpēc jā. Jā, un šajā sakarā vēl gribēju mazliet parunāt par riskiem. Riskus mēs tā kā neatspoguļojam īres līgumā, bet jebkuram izīrētājam izīrēt savu dzīvokli vai māju ir jāsaprot, ka tas ir risks. Tas ir risks, un nevar gaidīt, kad pēc gada, 2 vai 3, kad izvāksies īrnieks, viss būs perfektā stāvoklī, kā neviens tur nebūtu dzīvojis, jo cilvēki dzīvokli kā muzeju neizmanto. Jā. Cilvēki izmanto dzīvošanai. Līdz ar to skaidrs, ka ik pa laikam būs jāiegulda. Iespējams, kaut kādā sienu pārkrāsošanā, mēbeļu nomaiņā, tehnikas nomaiņā, jo jebkam ir kaut kāds savs nolietojuma mūžs. Šobrīd jau arī ir patiesībā ļoti daudz dzīvokļu, kur patiesībā viss tās mēbeles nav nemaz ļoti dārgas. Un līdz ar to ļoti daudz tie paši izīrētāji nevēlās saprast, ka nedārgām mēbelēm mūža ilgums ir daudz arī mazāks. Īsāks, jā. Un tāpēc arī dažreiz, kad mēs vienkārši ziņojam par to, ka šai mēbelei vai tai tehnikai ir pienācis mūža gals un ir jādomā par nomaiņu, tad īpašniekos tas bieži vien izraisa kaut kādas lielas tādas nesaprašanas un mums atkal nav saprotams, kāpēc viņi to nesaprot, jo ir skaidrs, ja
tiek pirkt nekvalitatīvā tehnikā vai mēbeles, tad, protams, tas viss nekalpos saules mūžu. Jā. Nu, te vēl, protams, tad mēs varam pieskārties tēmai mājdzīvnieki. Noteikti daudzi īrnieki ir sastapušies ar izīrētāju noraidošu attieksmi, ja viņi paziņo, ka mums ir kaķītis, sunītis vai... Jā. Tā kā mēs ar pārvaldīšanas un izīrēšanas jautājumiem nodarbojamies visu savu apzinīgo mūžu, kopš mēs strādājam šajā sfērā 20 gadus, mums tā pieredze ir ļoti liela. Un tas, ko mēs varam teikt no savas pieredzes, tad tiešām Latvijā lielākā daļa, es teiktu vismaz 80% īrnieku, nav gatavi nest atbildību par savu mājdzīvnieku radītajiem zaudējumiem. Diemžēl. Un tas ir viens no tiem arī galvenajiem faktoriem, kāpēc šādām ģimenēm tiek atteikts. Ja? Es teiktu, ka šeit būtu jāmaina tas attieksmes jautājums no īrnieku puses. Un, to visu varētu arī risināt stingrāk atrunājot noteikumus, kas tad ir zaudējums un kādā apmērā viņi tiek sekti. Vai arī par to pašu drošības naudu šajos gadījumos, ja jums ir mājdzīvnieks, varbūt vajadzētu rēķināties ar to, ka drošības naudas apmērs būs lielāks. Bet problēma jau ir tāda, ka ļoti bieži patiesībā īrnieki pat nepaziņo par mājdzīvniekiem. Viņi ir ļoti nepatīkami pārsteigti, ka tad, kad tiek apsakots dzīvoklis īres līguma termiņa ietvaros, un tur mēs redzam tādus ļoti skaistus jau pūkainus, sabojātus divānus vai krēslus, un tad viņi ir ļoti nepatīkami pārsteigti, ka no viņiem pieprasa šos te zaudējumus, bet, diemžēl ir jāsaprot, ka mājdzīvnieks tā ir atbildība, un tie ir arī potenciāli izdevumi uz īres dzīvokli. Tā kā, tas, ko mēs varam ieteikt, jāsāk ir uzņemties atbildība. Jā, tātad vēl viens punkts – deklarēšanās dzīvoklī. Īrniekam ir ļauts deklarēties dzīvoklī, bet vajadzētu īres līgumā paredzēt, ka 1 mēneša laikā īrniekam ir pienākums izdeklarēties vai pārdeklarēties citā adresē. Jo tas galvenokārt saistās ar lielākiem izdevumiem īpašniekam vai arī jau nākamajam īrniekam, jo atkarībā no īrnieku skaita tiek aprēķināts, pieņemsim, tā paša atkritumu izvešana, kas jau šobrīd ir salīdzinoši dārga. Līdz ar to tas nav godīgi pret jauno īrnieku, ka viņam jāmaksā. Bet arī ūdens arī bieži vien uz galviņām tiek tā kā rēķināts. Ir gadījumi arī, kad ne pēc skaitītāja, bet pēc galviņā varbūt tas retāk, bet ir gadījumi. Jā. Tā kā, protams, deklarēšanās dzīvoklī īrniekam neuzliek pilnīgi nekādas tādas tiesības attiecībā un pienākums pret šo te dzīvokli. Es teiktu, ka te nav nekāda riski. Droši ļaujiet deklarēties, vienkārši atrunājiet to, ka mēneša laikā šī persona savu dzīvesvietu norāda jau citā adresē. Jo izdeklarēt tā arī nav problēma, tas ir tikai tāds neliels laikā patēriņš un pavisam arī nelieli izdevumi, bet to labāk atrunāt, lai būtu mazāk jārisina jautājumu ar īrnieku izdeklarēšanu. Jā. Un jau gadu iet, jo mēs arvien vairāk nonākam pie secinājuma, ka īres līgumos būtu nepieciešams paredzēt uzkopšanas maksas izdevumu kompensāciju dzīvoklī atbrīvojot. Jo ir tā, ka jūs kā izīrētājs pieļauju nodot dzīvokli īrniekam uzkoptu, tīru, kārtīgu, un īrnieks izvārcoties bieži vien atstāja gan sev nevajadzīgas mantas, gan dzīvoklis tiek atstāts netīrs. Un tie ir diezgan lieli atkal ieguldījumi, ja mēs izsaucam kādu profesionālu uzkopšanas kompāniju, lai to visu savestu kārtībā. Un pieņemsim nevajadzīgo mēbeļu vai mantu izvešana arī jau prasa diezgan lielus līdzekļus. Jā, jo nav vairs tie laiki, kad var piezvanīt kādam
kā lai saka, nevajadzīgo lietu izvedējam un palūk, lai izved, un tad viņš izved vienkārši uz mežu, atstāja tur un vai arī pametu. konteinerī vienkārši izmest. Nevaram mēs tādu lielgabarīta lietas mest. Jā, un tāpēc visu to nevajadzīgo mēbeļu utilizēšana patiesībā šodien tā jau ir tāds ekskluzīvs patiesībā pasākums dārgs, un līdz ar to, ja īrnieks atbrīvo īpašumu un viņš jautā, vai drīkst atstāt kaut kādu savu veco mēbeli, es teiktu labāk, lai savāc līdzi, jo lai tie izdevumi tomēr iet uz īrnieku, jo tās ir viņa mēbeles, un jā, es labāk iesaku atteikties. Jā, mums ik pa laikam arī tiek aktualizēts jautājums par to, ar ko būtu jānodrošina ilgtermiņa īrnieks. Vai izīrētājiem būtu jānomaina izdevušās spuldzītes? Es domāju, ne jau īres līguma sākumā, bet vidū. Īres līguma vai ir vēl kaut kādas lietas, ko mums būtu jānodrošina, ar ko mums būtu jānodrošina īrnieks? Nē, protams, ka ir divi patiesībā veidu īrnieki. Vieni, kā saka tautā, kuriem rokas aug no pareizās vietas, kuri paši māk pilnīgi visu nomainīt. Un tad vēl ir arī tāda neliela kategorija cilvēku, kuri uzskata, ka īres dzīvoklis tas ir pielīdzināms viesnīcu servisam. Un, jā, arī mūsu pieredzē ir bijis tā, ka es pat esmu teikusi, ka, uzklausot visas tās vēlmes, es esmu teikusi, ka klients ir sadzirdēts, viss ir baigi forši, bet piedzvaigžņu servis ir pieejams blakus ēkā, kur ir piedzvaigžņu viesnīca. Ja? Jo cilvēkiem, diemžēl, liekas, ka tualetes papīri nodrošināti ir ok, atnākt, nomainīt lampiņas arī ir ok. Protams, mēs tā kā nodarbojamies ar pārvaldīšanas jautājumiem, mums organizēt tos jautājumus nav problēma, bet cilvēkiem ir jāsaprot, ka tas ir maksas pakalpojums, nevis tas iekļaujās īres maksā. Un līdz ar to, kā lai saka, jebkurā vēlme par īrnieka līdzekļiem. Starp citu, attiecībā uz īres līgumiem ir viens tāds baigi interesants moments, ka bieži vien īres līgumos ir punkts par to, ka īpašniekam ir tiesības vienu reizi mēnesī apsekot īpašumu par to brīdi no 24 stundas iepriekš. Protams, ka ikdienā tas varētu būt priekš īrnieka diezgan liels apgrotinājums, jo mēnesis tas ir ļoti īsts laika periods, un katru mēnesi aicināt uz kafiju vai tēju īpašnieku varētu būt. Man no īrnieka pozīcijām raugoties, negribētos, ka man izīrētājs katru mēnesi pie manis ierodās pārbaudīt, kā es dzīvoju, jo, kā tu teici, tas mēnesis paskrien tik ātri, un ka man katru mēnesi ir jāgaida ciemiņš. Bet man vislabāk patika pavisam nesen dzirdēts stāsts no draugiem, ka viņi īrēja, manuprāt, teikā nelielu divistabu dzīvokli, un tur saimniece katru sestdienu konkrētā laikā ieradās uz dzīvokļu uzkopšanu un uz trauka nomazgāšanu. Es vispār nestādos priekšā, kā tas tā var būt, bet, ja viss puses ir apmierināts, kāpēc ne? Pat ir nācies dzirdēt, kad ļoti neapmierinātus īrnieku stāstus par to, ka nebrīdinot izīrētājs ierodās, pārbauda. Varbūt pārmazgāt traukus, varbūt pārvāru zupu, es nezinu, bet katrā ziņā tas ir ļoti nepatīkami. Es pats savā pieredzē esmu mukusi prom no īres dzīvokļa, tikai tāpēc vien, kad pie manis sāk ierasties dzīvokļa īpašniece, nesot ārkārtīgi tādas garas 2 metru augstas sarkanas rozes, respektīvi viņi redzēja manī potenciālo līgavu priekš savu dēla. Bet, es aizmuku prom, jo... Kāpēc tu aizmuki prom? Pēc tiem nostāstiem tas vīrietis, es jau viņu biju redzējusi, viņš dzīvoja mežā. Tu var iedomāties, ka es dzīvotu mežā, es būtu kļuvusi par meža māti, nevis sapratu, ka, laikam šeit mūsu sadarbība tā kā beigsies. Bet, labi, tie ir veci stāsti, bet jebkurā gadījumā tādi, atmiņā paliekoši. Mēs savā praksē regulāri saskaramies ar problēmu par potenciālā īrnieka izvērtēšanu. Jā, tā ir problēma. Ne tikai mēs, ir dzirdēts no ļoti daudziem kolēģiem, arī fakts, ka
mums ir ļoti limitētas iespējas, kā pārbaudīt šo cilvēku. Viens ir, protams, sociālie tīkli, bet principā citu datu bāžu, kur mēs varētu paskatīties. Par tādām datubāzēm jau principā šajā jomā, nekustamā īpašuma jomā jau sen runā, bet vēl joprojām nav izveidots vienas kopīgas datu bāzes, un tas ir it kā saistīts ar to, ka ir trešo personu aizsardzības likums, un tad tas ierobežo iespējas izveidot šādu databāzi, bet šeit man arī tajā pašā laikā tad ir jautājums, kāpēc ir iespējams izveidot, pieņemsim, zemes grāmatas datubāzi, kur tu pa 5 eiro ieeji un saņemi jebkurus datus. Labi, šis ir... Tā ir sistēma, kuru ir izveidojusi tā kā, valsts institūcija, bet arī attiecībā uz īri, tad ir jāgriežās pie attiecīgām institūcijām un jāsāk tas jautājums sakārtot, jo īrnieku mums Latvijā ir ārkārtīgi liels skaits un šo informāciju nekur nevar iegūt, lai izvērtētu katru to īrnieku. Bet pie mums nesen patiesībā griezās viens uzņēmējs, kurš ir pieķēries klāt šim jautājumam, kurš sāk izveidot sistēmu tieši kā reiz priekš īres tirgus, un manuprāt, ka tas pasākums tiek realizēts ar Altuma programmas palīdzību, un sistēmu plānojās palaist nākamā gada sākumā. Es ļoti ceru, ka šim cilvēkam izdosies atrast kā risināt jautājumu ar trešo personu datu aizsardzību, bet tas būtu ļoti patiesībā liels palīgs izvērtēšanā, īrnieku izvērtēšanā. Jā, jo, protams, būtu ļoti labi, ja mēs varētu pārņemt prakses, kas tiek lietotas citās valstīs, ka mēs prasītu no īrniekiem rekomendācijas vēstules. Jā. Ir gadījumi, protams, kad arī tiek prasīts banku izdrukas, bet mums droši vien vēl tāls ceļš ejams, lai cilvēki to uztvertu veselīgi, nevis kā nevajadzīgu ziņkārību, bet tīri, lai izvērtētu potenciālā īrnieka maksātspēju. Patiesībā pavisam nesen parādījās jau tādi pirmie signāli, ka šāda praksa vajadzētu sākt ieviest Latvijā. Pirmām kārtām konta izdruka, otrām kārtām rekomendācijas no iepriekšējiem izīrētājiem. Es uzskatu, ka tas ir tikai un vienīgi normāli. Visā Eiropā jau praktiski šāda praksa tiek pielietota, bet mums Latvijā kaut kā tas viss nedaudz tā kā bremzējās, un tas arī apgrūtina visu to īres tirgus regulāciju. Līdz ar to mums nāks ik pa laikam uzkāpt uz šiem, varētu teikt, grābekļiem, un mums gadās sastapties ar negodprātīgiem īrniekiem. Diemžēl, jā. Es pat pēdējo 2 nedēļu laikā no 2 paziņām esmu dzirdējusi tādu uzskatu, ka izīrēt savu nekustamo īpašumu nevajag, tāpēc, kad tie īrnieki esot tādi negodprātīgi un izdemolējot dzīvokļus, aizejot prom nesamaksājot par īres maksām un par komunālajiem pakalpojumiem. Bet, šeit jau mēs redzam tās sekas. Pirmām kārtām tas ir informācijas trūkums, kā tad būtu jānoslēdz šīs līguma attiecības starp izīrētāju un īrnieku. Un, tomēr mums arī tiesvedība strādā Latvijā, kaut arī tie procesi ir ļoti ilgi, bet jebkuru jautājumu taču var risināt. Bet es teiktu, ka tā lielākā bremze ir tajā apstāklī, ka baidās jau pārsvarā tie īpašnieki, kuriem nekustamais īpašums nemaksā pārāk dārgi, pieņemsim tur 200 eiro, 300 eiro, un principā painteresējoties, cik tad varētu izmaksāt tiesvedības procesu, lai no īrnieka piedzītu visus zaudējumus, tur tiešām tās summas ir diezgan lielas, un tas viņus attur. Šeit būtu jāmainās īres cenām, lai sākt rasties arī tiem pašiem izīrētājiem interese iet šo tiesvedības ceļu, jo uz doto mirkli tiešām lielākā daļa cilvēku dēļ izdevumiem bremzējās ar tiesvedību. Un īrnieki turpina radīt zaudējumus citos dzīvokļos. Tā kā principā izīrētāji savā veidā viņus kaut kādā ziņā atbalsta uz šīm neskaistām darbībām.
Jā, starp citu arī nemazāk svarīgs moments, kam būtu jāpievērš uzmanība, tie ir tie saucamie sarkanie karogi, kurus mēs jums ieteiktu neignorēt, kad potenciālais īrnieks vai nomnieks nāk pie jums uz pārunām vai apskatīt nekustamo īpašumu. Es domāju, to varētu arī paturpināt Inga, kuri tad ir tie sarkanie karogi. Jā, nevienreiz vien mums nācies sastapties ar situācijām un reizes, ka mēs šās situācijas tā kā pievaram acis uz to, bet parasti 90% gadījumos pierādās, ka tā tas ir. Pieredze rāda, ka nedrīkst ignorēt. Nedrīkst ignorēt, jo tas viens aspekts ir tāds, ja īrniekam vajag ievākties dzīvoklī tūlīt un tagad. Jā. Un ir tāda milzīga steiga, jo, manuprāt, kad jebkurš īres dzīvokļa meklētājs pirmkārt noteikti apskatās vairākus īpašumus, viņš izvērtē, viņš apspriež šos jautājumus savu ģimeni, ja vien viņš nedzīvos viens. Un tas pārvākšanās process arī prasa parasti kaut kādu laiku un ieguldījumus. Līdz ar to, bet īrnieks saka, ka es jau tūlīt ieraudzīju, tūlīt parakstīšu un šovakar jau man ir jāpārbet mantas, jo rīt jau vairs nevaru, jo man nebūs kur dzīvot. Tas skaidrs, ka... Skaidrs, ka ir izmests šorīt no rīta no iepriekšējās dzīves vietas un nemet jau ārā dēļ tā, ka īrnieks ir ļoti jauks un godprātīgs. Parasti tam ir apakšā nemaksāšana vai kaut kāda skandalēšanās vai arī kaut kādi jau radīti zaudējumi dzīvoklī. Līdz ar to tas ir tāds ļoti nopietns signāls, kuram ir jāpievērš uzmanība. Jā, un izvērtējot vēl klientu, es saprotu, ka ne jau visi cilvēki ir sociālos tīklos, bet tomēr cilvēka neesamība dod tādu mazliet signālu, vai arī cilvēka slēpšanās zem nepareiza vārda, vai profilbildes nelikšana mazliet rada bažīgu par to, ka šis cilvēks tomēr no kāda slēpjās. Un ir vēl tāds moments, kad tiek nosūtīts īres līgums, tas netiek lasīts. Tas vienkārši netiek lasīts, tur viss ir kārtībā, var pat man nesūtīt, variet man ir reizēm nesūtiet, tur taču viss ir kārtībā, es jums uzticos. Kā, ja cilvēks nav gatavs uzņemties atbildību tad par saistībām, viņu neinteresē, ar ko tas viss pasākums beigsies, līdz ar to, kāpēc ir jālasa, vai ne? Galvenais ir dabūt atslēgas, tikt iekšā dzīvoklī un pēc tam Ingā, bye! Diemžēl tā ir, pie pirmā konflikta. Jā. Tā kā, Starp citu, es šeit vēl arī varētu papildināt. Viens no tādiem sarkanajiem karogiem arī ir, kam es ieteiktu patiesībā pievērst ārkārtīgi lielu uzmanību. Ja jūs esat par kādu publisku personu, izlasījis kaut kādā internetā vietnē kaut ko neskaistu par to, ka viņš kaut kur ir dzīvojis un tur ir bijusi konflikta situācija, vai arī bieži vien šādas te publiskas personas ir saistīts ar kaut kādiem vardarbības gadījumiem ģimenēs. Diemžēl tas ir sarkanais karogs, un mūsu pieredze rāda, ka šie cilvēki ir ļoti patiesībā negodprātīgi. Ar viņiem komunicēt ir ļoti grūti, un ja ir bijis kāds raksts, tas nozīmē, ka tas nav vienīgs gadījums, un šādi gadījumi atkārtosies. Un arī mūsu ilgadējā pieredzē ir patiesībā ļoti daudz publiskas personas bijušas mūsu klientu lokā, un diemžēl viņi ir beiguši īres attiecības nepārāk skaisti. Un vispār padomājiet, vai nepieciešams ir personām, kas ir ar tādu sliktu reputāciju, izīrēt. Jo kādam tas var likties baigi vilinoši, ka tā ir slavenā persona, ka es tagad ar viņu iepazīšos. Tā pazīšanās jums var izmaksāt patiesībā ļoti dārgi. Ja? Tā kā ņemiet to vērā. Es ļoti ceru, ka mēs ļāvām jums ieskatīties īres tirgus aizkulisēs, un kādam arī šī visa informācija noderēs. Un, kā jau es sākotnēji patiesībā minēju, mums ar Ingu šis nav pirmais podcasts. Mēs 2 mēnešus atpakaļ ierakstījām podcastu par multikulturālismu Latvijā, kas atsaucās arī uz īres tirgu, jo atgādināšu, ka uz Latviju pēdējos gadus arvien vairāk sāk braukt lētais darbspēks no Āzijas valstīm. Un, protams, ka šiem cilvēkiem kaut kur ir jādzīvo, un viņi īrē
dažādas nekustamos īpašumus, bet par to, kādas tad ir šīs te īres attiecības ar personām no Azijas valstīm, es jums ieteiktu īstenībā manā kanālā pameklēt šo te podcastu un noskatīties, ja jums ir šāda interese. Es domāju, ka patiesībā tas šodien varētu būt arī viss, vai ne? Un mēs padomāsim, ko vēl interesanti jums varētu pastāstīt nākamajā podkāstā, bet ja jums pašiem ir kaut kādi jautājumi, ierosinājumi, droši rakstiet komentāros, pacentīsimies jums atbildēt. Ar to tad šodien arī viss, un paldies! Paldies!